Esmu noskatījusi savas nākotnes mājas, taču, lai šo ieceri īstenotu, iegādē būs nepieciešams arī hipotekārais kredīts. Ar ko sākt un ko jautāt bankai, man šodien palīdzēs noskaidrot SEB bankas privātpersonu darījumu vadītāja Jūlija. Labdien, Klint! Prieks jūs redzēt! Mani sauc Jūlija, es esmu privātpersonu darījumu vadītāja, un šodien būšu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem un izstāstīt vairāk par jūsu kredīta iespējām. Sveika, Jūlija, paldies! Jā, es drīzumā plānoju mainīt savu līdzinējo mājvietu, un man būs visticamāk nepieciešams arī kredīts. Saki lūdzu, kādi ir soļi, lai šis kredīts man tiktu piešķirts? Jā, pirmais, ar ko mums ir jāsāk, ir mājokļa kredīta pieteikuma iesniegšana. To var izdarīt caur internetbanku, vai arī, ja jūs neesat SEB bankas kliente, tad pieteikums ir pieejams SEB mājaslapā. Aizpildīts un parakstīts pieteikums dos mums iespēju sagatavot priekš jums indikatīvo piedāvājumu ar kredīta summu un nosacījumiem, ar kādiem varētu būt izsniegts kredīts. Un saka lūdzu, vai pēc kredīta pieteikuma aizpildīšanas man ir jāpiesakas konsultācijai bankā? Saņemot jūsu aizpildīto mājokļa kredīta pieteikumu, ar jums sazināsies darījuma vadītājs, izstāstīs, kas ir nepieciešams no jūsu puses, kādi dokumenti, un pats galvenais, ka jūs vienosieties par konsultācijas laikiem un formātu. Vai konsultācija bankā ir bez maksas? Jā, konsultācija, piedāvājuma sagatavošana un izvērtēšana ir bez maksas pakalpojums. Ko banka ņem vērā, izvērtējot kredīta piešķiršanu? Kredīta iespēju izvērtēšanai informācija tiek ņemta no mājokļa kredīta pieteikuma. Mums ir svarīgi ienākumu apmērs, regularitāte, cilvēku skaits ģimenē, spēkā esošās saistības. Ļoti svarīgs moments ir, kā kredītsaistību dzēšanai mēs varam novirzīt maksimāli 40% no ģimenes ienākumiem. Un saka lūdzu, vai par ienākumiem tiek uzskatīti arī alimenti un ģimenes pabalsti? Jā, mēs ņemam vērā. Ja aizņēmējs atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, tad par viņu ienākumiem tiek uzskatīti vecāku pabalsts. Savukārt uzturlīdzekļus mēs ņemam vērā kā papildus ienākumus. Un kādi dokumenti tiek ņemti vērā, lai pierādītu šos ienākumus? Galvenais dokuments par ienākumiem ir klienta bankas konta izraksts, kurā mēs redzam algas ieskaitījumus, to regularitāti. Darījuma vadītājs izvērtē katru gadījumu individuāli un var pieprasīt papildus dokumentus. Es plānoju iegādāties dzīvokli JIT jaunajā projektā. Saka lūdzu, cik bankai ir svarīgi, kādu mājokli es izvēlos? Jā. Ar JIT mēs sadarbojāmies jau ilgus gadus, un pērkot dzīvokli JIT projektā mums ir īpašais piedāvājums. Jūlija, saka lūdzu, vai man ir iespējams saņemt kredītu mājoklim, ja man jau ir citas kredītsaistības? Jā, Klinta, ir iespējams, ja ir pietiekoši ienākumi visu kredītsaistību apkalpošanai. Un no kā ir atkarīga mana procentu likme? Procentu likme hipotekārajam kredītam sastāv no divām daļām. Nemainīgā daļa un mainīgā. Nemainīgā, jeb fiksēta bankas likme, katram klientam tiek noteikta individuāli. Savukārt mainīgo likme klients var nofiksēt. Viņš pats izvēlās termiņu, uz kādu fiksēt savu grafiku. Ir Eiriboru likme, kur var nofiksēt uz 3, 6, 12 mēnešiem, un ir ilgtermiņa likmes ar fiksācijas periodu 2, 3 vai 5 gadi. Kāds ir kredīta termiņš un kādi ir kredīta atmaksas noteikumi? Maksimālais kredīta termiņš ir 30 gadi, ar iespēju atmaksāt kredītu ātrāk. Var dzēst daļēji vai arī pilnā apmērā. Kad es iesniegšu visus dokumentus, cik ilgi man ir jāgaida atbildi no bankas? Pēc visu dokumentu iesniegšanas aptuveni 2 darba dienu laikā būs sagatavots lēmums no bankas puses un līgumi. Un ja es no bankas saņemu pozitīvu atbildi, kādi ir tālākie soļi? Pēc komitejas lēmuma saņemšanas mēs sagatavotus līgumus nosūtam klientam.
Klients izlasa dokumentus, tad mēs vienojāmies par konsultāciju, kuras laikā darījuma vadītājs atbildēs uz visiem klienta jautājumiem. Bieži dzirdēts, kad kredīta noformēšana un mājokļa iegāde saistās ar vēl papildus izmaksām. Saka, lūdzu, kādas tās būtu? Kā es minēju iepriekš, mūsu īpaša piedāvājuma ietvaros kredīta noformēšana un vērtējuma sagatavošana ir bez maksas. Vienīgie izdevumi ir pie notāra un zemes grāmatā. Runājot par notāru, vai vienmēr ir jāiet pie notāra? Jā, pie notāra jūs parakstīsiet 2 nostiprinājuma lūgumus. Viens būs par īpašnieka maiņu un otrs par hipotēkas reģistrāciju. Tālāk šie dokumenti būs jāiesniedz zemes grāmatai. Paldies! Un kā ir ar apdrošināšanu, vai arī tā ir obligāta? Kas attiecās uz mājokļa apdrošināšanu, tad tā ir obligāta visu kredīta līguma termiņu, bet vēl papildus kredīta ņēmējs var parūpēties par savu ģimeni un tuviniekiem, noslēdzot kredīta maksājumu apdrošināšanas polisi. Šķiet, es esmu guvusi atbildes uz visiem sev interesējušiem jautājumiem. Vai tālākā konsultācija un kredīta noformēšana var būt arī attālināti? Jā, tālāk mēs visu varēsim ar jums nokārtot attālināti. Mēs vienosimies ar jums par konsultācijas laiku un es jums nosūtīšu ielūgumu jūsu internetbankā. Paldies tev liels par sarunu, Jūlija! Paldies, Klinte, un uz tikšanos!